Labdien! Es priecājos, ka šīs sarunas notiek. Manuprāt, tām vajadzētu būt daudz plašākā mērogā skolās. Par to būtu jārunā daudz vairāk. Un ne tikai par to, kā likumā aizstāvēt dzīvību, bet kā katrai sievietei apzināties šo Dieva sūtību, dot dzīvību dvēselei, atbildēt par to un nenocietināt savu sirdi, kā ticībā saka, ar garīgu anestēziju, lai tā kļūtu nejutīga pret citu ciešanām un lai mēs spētu atbildēt vairāk par savu rīcību. Es nāku no 8 bērnu ģimenes. 6. bērns. Un paldies maniem vecākiem, kaut arī mūsu dzīvē ir karš, pēckara laiks, viss sadedzis, nabadzība, bats, bet milzīga mātes mīlestība un paļāvība uz Dievu. Es esmu katoliete. Un varbūt tāpēc man arī bijis vieglāk daudz ko saprast, daudz ko pieņemt un daudz ko nepieņemt. Es braucu ar sabiedrisko transportu, man nav mašīna. Es bieži skatos uz jaunajām meitenēm. Es domāju, kā palīdzēt, kā uzrunāt šī pārpildītā trolejbusā šīs vaļīgās, nenoaugušās, šīs, es nevaru pat pateikt, kā. Man ir žēl to jaunekļu, kurām viņas ir pieglaudušās, piespiež publiski viņiem maigoties, un tad man gribas domāt, ak Dievs, kur tavs noslēpums, kur tava mīlestība, kur tava atbildība, kur tava pielūgsme, kur dievišķība, kur mīlestība. Jā, mēs šodien par to mīlestību daudzkārt arī runājam pavisam citā pārnestā nozīmē, seksualitāte un visatļautība, bet sievietei vienīgai ir tiesība dot dzīvību dvēselei. Un sievietei ir tiesība, mīļās jaunās meitenes, kuru šeit varētu būt vairāk šodien. Sievietei ir tiesības bez visiem likumiem izlemt, atļaut manī mājot šai dzīvībai, vai es esmu savu jūtu, emociju vergs, vai es esmu noteicēja pār sevi? Vai es spēju apvaldīt savas baudas, savas iekāres? Vai es spēju atšķirt? Tas ir katrai sievietei apzinoties šo iespēju. Es domāju, celtos arī sievietes pašcieņa un pašvērtība. Atbildēt un mīlēt, mācīties mīlēt. Mācīties tiešām dievišķi mīlēt. Man ir uzticēts nolasīt vēstuli no debesīm, ko raksta nedzimis bērniņš. Mīļo māmiņ, tagad esmu debesīs un sēžu Jēzus klēpī. Es būtu labprāt kļūst tava mazā meitiņa. Un patiesībā nesaprotu tā īsti, kas noticis. Es biju tik satraukta, kad sapratu, ka esmu sākusi eksistēt. Es atrados tumšā telpā, ļoti omulīgā telpā. Es biju jau diezgan tālu attīstījusies. Es pamanīju, ka manām rokām un kājām ir pirkstiņi. Gandrīz visu laiku es pavadīju pārdomās vai gulēju, bet jau no paša sākuma es jutos ar tevi cieši saistīta. Dažkārt dzirdēju tevi raudam, tad es raudāju līdzi. Dažreiz tu skaļi sarunājies un kliedzi, un tad atkal raudāji. Un es dzirdēju, ka arī tētis kliedza. Es biju noskumusi un cerēju, ka drīz viss uzlabosies. Es jautāju sev, kāpēc tev tik bieži jāraud?
Reiz tu pat visu dienu raudāji, un es nesapratu, kas tevi darīja tik nelaimīgu. Tieši pēc šīm dienām atgadījās kaut kas pavisam drausmīgs. Kāds rupšs briesmonis ielauzās manā siltajā, jaukajā vietiņā, kurā es atrados. Nāca arvien tuvāk un tuvāk, man bija šausmīgas bailes, es sāku kliegt, bet nenāca jau neviena skaņa pār lūpām. Es vēl arvien kliedzu, māmiņ, palīdzi man! Tas briesmonis atrāva manu roku. Tas bija tik sāpīgi, tik neizturami sāpīgi. Ak, kā es lūdzos! Bezgalīgu šausmu pārņemta, es joprojām kliedzu, kad nepielūzamais briesmonis atrāva man arī kāju. Neskatoties uz neizturamām sāpēm, es zināju, ka es mirstu. Lai gan jūtu drausmīgas sāpes un izbailes, man sirds lūz, jo visi mani sapņi sagrūst. Es zināju, ka nekad es neredzēšu tavu seju. Es arī dzirdēšu no tevis, cik tu mani ļoti mīli. Es tā būtu gribējis visas tavas asaras nožāvēt. Man bija tik daudz plānu, kā tevi darīt laimīgu, un tagad tas viss ir pagalam, jo es mirstu moku pilnā nāvē. Bet vairāk par visu es vēlējos kļūt tava meitiņa. Es varēju tikai nojaust, kādu sliktu lietu viņi tev ir nodarījuši, jo es nomiru. Bet es jūtu, ka es paceļos augšu. Kāds liels eņģelis aiznesa mani pie Jēzus un ielika viņam klēpī. Es vēl vienmēr raudāju. Jēzus mani nomierināja, sacīdams, ka viņš mani ļoti mīl un ka mans tēvs ir Dievs. Un tad mani pārņēma laimes sajūta. Es viņam jautāju, kas mani nogalināja? Viņš atbildēja, aborts. Man ļoti žēl mans bērns, jo es zinu, kā tas notika. Aborts. Tas laikam bija tā briesmoņa vārds, kurš mani nogalināja. Māmiņ, es tev rakstu, lai tev vēlreiz pateiktu, ka es tevi ļoti mīlu. Bet man jau nav vārdu, kurus tu saprastu. Es ar visiem spēkiem mēģināju dzīvot, es vēlējos dzīvot, es ļoti gribēju palikt pie tevis, es negribēju mirt. Bet briesmonis bija stiprāks. Māmiņ, sargi sevi no šī briesmoņa. Es vēlos, lai tev nekad nebūtu jāizcieš līdzīgas mokas kā man. Lūdzu, uzmanies mīlestībā, tavs bērns. Es tiešām gribu, mīļās sievietes, aicināt jūs runāt vairāk ar savām meitām, ar sievietēm. Es domāju, ka viņas ir jūtīgākas, un viņām ir šis lielais pienākums pasaulē. Paldies visiem, kas uzstājās. Paldies jums, cienījamie kungi, arhibīskapam un visiem pārējiem. Es jūtos starp jums kā starp sargeņģeļiem. Es novēlu katram savu sargeņģeli un katram arī pašam atbildēt par savu rīcību. Lai Dievs jūs svētī. Paldies!